Vai esat pamanījuši, ka šodien par vienu un to pašu naudas summu var nopirkt mazāk nekā vakar? Pat nav jāklausās kārtējās ziņas par ikmēneša inflāciju. Ir skaidrs, ka pie vainas ir tieši tā. Un tas inflācijas izkostais rops, ko mēs novērojam mēneša gada ietveros, ir sīkums salīdzinot ar to, ko tā nodara tai naudai, ko cenšamies krāt pensijas vecumam. Vienalga vai krājam to burkā un rokam dārzā vai arī noguldam bankā, inflācija ar labu apetīti ik pa laikam noēd gabaliņu no mūsu sūri grūti nopelnītās naudas. Bankas piedāvātie procenti par depozītu savukārt knapi nosec to pašu inflāciju. Un banka jau jums nekad nemaksās vairāk, jo tā nav ieinteresēta, lai jūs pelnītu, bet gan dara jūsu labā tieši tik daudz, lai jūs nestu savu naudu uz banku un no tās gūtu peļņu pati banka. Ko darīt un kā aizsargāt savu kapitālu? Gan to, kas nopelnīts ikdienā, gan to, kas noliks grūtākiem laikiem. Kā izvēlēties labāko naudas saglabāšanas veidu? Kā zināt, kas mūs sagaida nākotnē? Viktors Čērčils ir teicis, ja gribat zināt, kas būs nākotnē, palūkojieties, kas noticis vēsturē. Vēsture vienmēr atkārtojas, vēsture dod mums konkrētu izpratni par šodienu un arī par rītdienu. Un vēsture jau vairāk kārt ir pierādījusi, ka visdrošākais kapitāla saglabāšanas veids ir zelts. Daudziem rodas jautājums, kam man vajadzīgs zelts? Diemžēl vai nu mēs vai mūsu vecāki ir uzauguši padomju sistēmā, kad vispār tika liekta jebkāda iespēja būt bagātākam nekā pārējie vai veidot jebkādus uzkrājumus. Tad vienīgais, kas drīkstēja piederēt, tie bija juvelieru izstrādājumi, bet nekādā gadījumā ne zelts kā uzkrājums un mantiska vērtība. Padomju laiks mūsos ieaudzināja kolektīvo patērētāju kultūru, kas neparedzēja individuālu vērtību krāšanu un saglabāšanu. Un patērēšanas kultūra ir parādu kultūra, bet parādi zog mūsu laiku un brīvību. 98% no cilvēkiem neko neuzkrāj, gaidot, kad būs labāki laiki. Bet labāki laiki nepienāks nekad, ja vien mēs tos tādus sev neradīsim. Nekad nebūs vieglāk, vai dzīve iet uz augšu, vai arī ir vispārīga krīze. Problēma nav tikai tiem, kas ir kapsētā. Visi, kas vēl ir dzīvi, vienmēr varēs atrast attaisnojumus, kāpēc tieši šobrīd neko nav iespējams atlikt rītdienai. Civilizētajā pasaulē krāšanas kultūra tiek nodota no paaudzes paaudzē, un cilvēki ir pieraduši pie domas, ka ir jāuzkrāj tiem laikiem, kad nebūs vairs tekošo ienākumu, tā skaitā arī neparedzētiem gadījumiem, piemēram, pēkšņas darba nespējas gadījumam. Šajās valstīs ar senu uzkrājumu kultūru ir pieņemts, ka kamēr cilvēks strādā, viņš 10 līdz 20% no nopelnītā atliek tiem laikiem, kad nebūs veselības, kad vairs nebūs spēka strādāt, kad būs jāiet pensijā. Diemžēl šodiena un nesena vēsture pierāda, ka veidot uzkrājumus papīra naudā ir visai bīstami. Katras valsts visai nesenā vēsturē ir atrodams vismaz viens naudas maiņas gadījums, kad nauda zaudējusi pusi un vairāk no savas vērtības vienā mirklī. Pēdējos 200 gados pasaulē savu vērtību ir zaudējušas 3800 valūtas. Latvijā 90 gadu laikā nauda ir mainījusies nu jau 6 reizes, vidēji 20 gados reizi. Reāli katra paudze ir pieredzējusi vismaz vienu naudas maiņu. Laikam lata nomaiņa uz eiro bija vienīgā, kad iedzīvotāji necieta katastrofālus finansiālus zaudējumus. Visi noteikti ļoti labi atceramies, kā bija, kad no rubļiem pārgājām uz latiem. Kā nauda, kuras vēl brīdi atpakaļ pietika žiguļu iegādē, pārvērtās 5 latos. Tāpretī zelta cena pēdējos gadu desmitos ir tikai kāpusi un pa šo laiku palielinājusies vairāk kārt. Ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē uzticība papīra naudai kļūst arvien mazāka un rodas loģisks jautājums, kādā veidā saglabāt savu nopelnīto, lai to neēstu laika zobs un inflācija. Līdz 71. gadam, kad tika atcelts zelta standarts, jeb naudas piesaisti zeltam, cilvēks jebkurā brīdī varēja ieiet bankā un apmainīt savu dolāru pret zeltu. Tagad tas vairs nav iespējams. Tagad, aplūkojot jebkuru papīra naudas zīmi, nekur neatradīsiet tā piesaisti kādai konkrētai vērtībai, vēl vairāk. Ieraudzīsiet, ka tā nauda, ko esat nopelnījuši, nemaz nepieder jums, bet gan valstī. Jūs esat tikai īslaicīgs tās turētājs. Tas attiecas kā uz papīra naudu, tā arī uz monētām, tā skaitā arī zelta. Jebkādu valstu izdotās zelta monētas pirkt nav visai prātīgi, jo gluži tāpat kā papīra nauda, arī monētas juridiski pieder valstī, kas tās ir izkalusi. Monētas nav arī tīra zelta. Un, lai kāda būtu vērtība šajā monētā, jūs to varat bankai pārdot tikai par to nominālu, kas ir uzkalts uz tās virsū. Tātad, ja monētas nomināls ir piemēram $5, tad banka jums par to samaksās $5, kaut arī varbūt tajā būs zelta uz 25 vai pat uz $125. Tāpat nav vērts pirkt juvelieru izstrādājumus, jo juvelieru izstrādājumi būtībā gan ir, gan nav zelts, jo 585. prove norāda, ka izstrādājumā ir tikai 58,5% zelta. Katram juvelieru izstrādājumam cenai klāt nāk pievienotā vērtība, juveliera darbs, ko zeltu pārdodot neviens neņem vērā. Neviena banka šādu zeltu nepieņems, bet Lombards to pieņems par viszemāko cenu, kā lūžņus. Ja arī atradīsiet kādu privāto pircēju, kas būs gatavs maksāt dārgāk, visai grūti būs izrēķināt patieso zelta vērtību, jo ir praktiski neiespējami to izdarīt, kad izstrādājums nav no tīra zelta. Atgriežoties pie naudas.
Arī tas, ko redzam savā internetbankā, ir ilūzija. Tā ir neeksistējoša virtuāla nauda, vienkārši skaitlis. Nu jau krietnu laiku bankas apmainās savā starpā nevis ar naudu, bet gan ar virtuāliem cipariem. Vai jūs varētu paņemt kredītu vairāk kārt, ieķīlājot vienu un to pašu dzīvokli? Nē. Toties banka var vienu un to pašu naudu palaist apgrozījumā vairāk kārtīgi, piemēram, izsniegt kredītos un vēl procentus klāt pielikt, kas aizņēmējiem būs jāatgriež. Tādā veidā no 1000 reālām naudiņām ir iespējams uztaisīt 10 000 nereālas, nekad neeksistējušas naudas, un tai klāt vēl pielikt procentus. Šo naudu nekad nebūs iespējams atdot, jo viņas vienkārši nav, tā neeksistē. Tas viss vienlaicīgi gan rada reālas naudas deficītu, gan arī samazina tās vērtību. Ja attiecinātu visu pasaulē sadrukāto naudu pret reālo jebkad iegūtā zelta daudzumu, uz šo brīdi uncē zelta, tā ir uz zeltu attiecināma mērvienība, kas sastāda aptuveni 31 gramu, būtu jāmaksā vairāk nekā $50,000. Interesants fakts. 40 gadus atpakaļ unce zelta maksāja $35, un par šo naudu varēja apģērbt vīrieti no galvas līdz kājām. Šodien unce zelta maksā apmēram $1300, un par šo naudu tieši tāpat var apģērbt vīrieti no galvas līdz kājām. Tas liecina par to, ka nevis zelta cena ir kāpusi, bet gan dolāra vērtība ir kritusies, jo zelta pirktspēja ir palikusi nemainīga. Vēsture nepielūdzami rāda, ka viss mainās - laiki, valdības, attiecības, produkti. Nemainīgs paliek tikai zelts. Zelts ir īpašs produkts. To cilvēce lieto jau vairāk nekā 5000 gadus. Tas ir bijis pazīstams kā norēķina līdzeklis jau 2000 gadus pirms mūsu ēras. Vairākus gadsimtus zelts bija pasaules nauda, bet vēl līdz tam laikam, kad zelts kļuva par naudu, augstu tika vērtētas tā estētiskās īpašības un emocionālā iedarbība. No zelta visos laikos tikuši veidoti retākie un vērtīgākie mākslas darbi, ar ko tika rotātas pilis un baznīcas. No tā tika izgatavoti varas atribūti un apbalvojumi. Zelts vienmēr ir simbolizējis bagātību un varenību. Un zelts nekad nav piederējis vienkāršiem cilvēkiem, tas ir piederējis hercogiem, karaļiem un tirgotājiem. Šis arī šodien ir ļoti šaurs tirgus, un visiem tajā ieiet ir grūti, bet nav neiespējami. Līdz ar to tie, kam pieder zelts, kaut nelielos daudzumos vienmēr būs sava veida izredzētie. Zeltu tautā sauc arī par dieva izvēlētu naudu. Tas ir un būs pieprasīts tirgū, jo to ne ar ko nav iespējams nomainīt. Tieši zelts ir visdrošākais kapitāla saglabāšanas veids, un tieši tīrs 24 karātu, jeb 999,9 provis, jeb investīciju zelts. Šāds zelts nekad nekļūs mazāk vērtīgs, to neēd laika zobs. Tajā laikā, kad inflācija burtiski apēd dolāru un to tonnām piedrukā klāt vēl un vēl, tieši zelts paliek tā vērtība, ko nekas nespēja iznīcināt un kas vienmēr saglabās savu vērtību. Apkoposim, kāpēc tieši investīciju zelts. Zelts vienmēr ir bijis un būs vērtīgākais metāls. Daudzi uzskata, ka vērtīgākais metāls ir platīns, taču tā nav. Vēsturiskā griezumā, raugoties no liederības skatu punkta, kā arī no patiesās vērtības viedokļa, tieši zelts ir visvērtīgākais metāls pasaulē. Zelts ir visreālākā nauda, kas jebkad ir izdomāta visā cilvēces pastāvēšanas vēsturē. Tā cauri laikiem vēstures gaitā jau vairāk kārtīgi ir pierādījusi to, ka tā ir un paliek visstabilākā un visvērtīgākā praktiski vienīgā pasaules valūta. Tā kā zelta resursi pasaulē ir ierobežoti, tad pieprasījums pēc zelta laiku tikai pieaugs, un tā cena, gan ņemot vērā resursu ierobežotību, gan arī inflāciju, tikai augs. Zelts ir vislabākais kapitāla aizsardzības veids pret inflāciju. Jūs varat ar zeltu ieiet mežā uz 10 gadiem un pēc 10 gadiem iznākt laukā un nopirkt tieši to pašu un tikpat daudz, cik varējāt nopirkt 10 gadus atpakaļ. Pamēģiniet iet mežā uz 10 gadiem ar papīra naudu. Tāpat svarīgi ir atcerēties, ka neviens cits investīciju veids tik labi nenodrošinās jūsu kapitāla saglabāšanu kā zelts. Pat ja jums ir nekustamais īpašums vai arī 2 superdārgas automašīnas garāžā, tās ir jākopj un jāuztur. Pie tam visi šie īpašumi ar laiku zaudē savu vērtību, ja vien jums nepieder pils vai auto ar antikvāru vērtību. Un, ja runājam par likviditāti, jeb iespēju pārdot, tad nezinu, vai jums izdosies pārdot 1 kvadrātmetru zemes vai 1 istabu, lai nopirktu maizi iespējamā krīzes situācijā. Tāpat visai apšaubāms, vai jums izdosies pārdot auto šādā situācijā. Toties zelta stienīti labprāt ieliks kabatā jebkurš pakalpojums sniedzējs vai pārdevējs, kura pakalpojumi jums tajā brīdī būs nepieciešami. Zelts saglabā savu vērtību un tiek īpaši augstu novērtēts sociālo, ekonomisko un politisko krīžu laikā, kā arī dabas stihiju un karu laikā. Tā ir vispieprasītākā un visvieglāk apmaināmā vērtība. Kritiskos brīžos, kad nestrādā bankas un apkārt valda haoss, zeltu jūs vienmēr spēsiet apmainīt pret maizi vai lidmašīnas biļeti vai arī pārdot, jebkurā laikā, jebkurā zemeslodes vietā, jebkurā bankā, atbilstoši tai cenai, kas uz to dienu būs aktuāla Londonas biržā. It sevišķi, ja runa par maziem nomināliem zelta stienīšiem ar svaru 1 grams, 2,5 vai 5 grami. Vēlos piebilst, ka zelts nav domāts ātrai peļņai, to pērkot un pārdodot.
Tām vislielākā nozīme ir tieši kā uzkrājumam, ko jūs varat atstāt saviem bērniem, vai arī kas jūs var glābt krīzes situācijās. Kamēr miljons jūsu bankas kontā paliks jums tāls un neaizsniedzams, pie tam var izrādīties, ka tas būs vairs vienkārši cipars, bez jebkāda reāla seguma, jo tā ir nauda, kas praktiski jums nepieder, jo glabājas svešā kabatā. No visa iepriekš minētā izriet, ka zeltam ir jākļūst par katra cilvēka finansiālās drošības spilvena pamats sastāvdaļu. Pašreiz jūs esat tikai viena soļa attālumā no savas zelta uzkrājuma radīšanas. Pie tam jums ir unikāla iespēja nevis pirkt zeltu par savu naudu, bet gan iegūt to savā īpašumā, tikpat kā netērējot savus personīgos līdzekļus. Vēlaties uzzināt kā? Atstājiet savu kontaktu informāciju blakus redzamajā formā un nekavējoties saņemsiet informāciju savā e-pastā. Mēs esam par nodrošinātu un brīvu sabiedrību, brīvu no parādiem un drošu finansiāli. Mēs jau tādi esam. Atstājiet savus kontaktus, iepazīstieties ar informāciju un piebiedrojieties.